How many of you know this vegetable? Cik daudz no jums pazīst šo dārzeni? You grow it here, huh? Vai jums tas aug jūsu dārzeņos? I've seen it here in the gardens. Jā, esmu redzējis to jūsu dārzos. Yeah, zucchini we call it in English. Tad cukīni, jeb kabacis. And for this soup we will have half a kilo or 500 grams of zucchini. Un šai zupai mums būs puskilograms cukīni. So you know how to chop up a zucchini. I don't need to show you that. Jūs zināt, kā sagriezt cukīni, vai ne? Man tas nav jums jārāda. So 500 grams of the zucchini. 500 gramu cukīni. And zucchini is a very nutritious vegetable. Un cukīni ir ļoti barībsvielām bagāts dārzenis. It contains good amounts of very important minerals. Tas satur svarīgus minerālu vielas. For example, manganese. Piemēram, mangānu. Which is a powerful antioxidant and that is protecting our cells and protecting our bodies against disease. Kas ir spēcīgs antioksidants un pasargā mūsu ķermeņus no slimībām. It also contains magnesium, which is another mineral. Tāpat arī tas satur magnēziju, kas ir otrs minerāls. And in our bodies, the magnesium also helps to relax the blood vessels. Un mūsu ķermenī magnēzijas ir tas, kas palīdz atbrīvot asinsvadus. And maybe some of you during the health expo have found out that you have a high blood pressure. Un varbūt daži no jums uzzināja šajā izstādē, ka jums ir augsts asinsspiediens. Well, then magnesium is also important in order to have more flexible and relaxed blood vessels. Tad magnēzijas ir tas, kas palīdz jums jūsu asinsvadiem būt vairāk atslābušiem un relaksētiem. So when we get good amounts of these important minerals, then it will decrease the risk against heart and blood vessel disease. Un, kad mēs saņemam pietiekamā daudzumā šos vajadzīgos minerālus, tas samazina risku iegūt sirds un asinsvadu slimības. It also contains folate, which is a B vitamin. Tas satur arī B vitamīnu. Folic acid, sometimes you call it. Folic, kā to latviski sauc? Foliskābe, jā. Paldies. And the folic acid decreases the homocysteine levels in the body. Foliskābe ir tā, kas samazina... Homocysteine levels. Homocysteine? What is that? Well, okay, I'll explain what it does in the body. Okay. When the homocysteine levels are high, then you have a higher risk for heart and blood vessel disease. Tātad, kad jums šis līmenis asinīs ir augsts, jums ir palielinās sirds un asinsvadu slimības saslimšanas risks. The folic acid or folate is lowering these levels of homocysteine and thereby also lowering the risk of heart and blood vessel disease. Un foliskābe ir tā, kas samazina šo risku un tādējādi arī jums palīdz uzturēt labāku veselību. So as you see, it has a lot of good properties. Mēs redzam, ka cukīni ir daudz labas īpašības. And then we have the famous potato. Tad mums ir iecienītie kartupeļi. And in this recipe, in this soup, we'll use 200 grams of potatoes. Un šajā receptē mēs lietosim 200 gramus kartupeļu. Of course, you wash them. Protams, jūs viņus nomazgājiet. And you peel them if you want and you cut them in pieces. Ja jūs vēlaties, jūs tos arī nomizojiet un sagriežat gabaliņos. And potatoes is a staple food. At least in Norway, potatoes has been a staple food for ages. And I guess here too. Huh? Jā, that's right. Un Norvēģijā, es ticu arī, ka šeit Latvijā kartupeļi ir tāds pamatēdiens. And the amazing thing is that, for example, during the war, you know, when we didn't have the access to so many such a large variety, people used a lot of potatoes. Un ir ļoti interesanti, ka kara laikā, kad nebija daudz kas pieejams, cilvēki lietoja daudz kartupeļus. But potatoes are very nutritious, so they actually give your body a lot of nutrients. Un kartupeļi ir ļoti, viņiem daudz barības vielas. And also especially the protein in potatoes is actually a complete protein where you have all the 8 essential amino acids. Un tad kartupeļi satur šo proteīnu, kas satur šos 8 nozīmīgos aminoskābes. The potato is also a source of vitamin C. Tāpat arī tas satur C vitamīnu. And many times we think about oranges and cherries and those type of things as sources of vitamin C, but because we eat so much potato, it's a staple food, it's actually a very good source of C vitamin as well. Un bieži vien, kad mēs domājam par C vitamīnu, mēs iedomājamies par citronu vai par apelsīnu, bet par cik mēs ēdam ļoti daudz kartupeļus, par cik tas ir mūsu pamatēdiens, bieži vien, tad mēs saņemam arī labu
daudzumu C vitamīnu tieši no kartupeļiem. And we know that vitamin C is very important for the immune system. Un mēs zinām, ka C vitamīns ir ļoti nozīmīgs imūnu sistēmai. It's a powerful antioxidant, which means that it protects our body from diseases. Tas ir spēcīgs antioksidants, kas nozīmē, ka tas pasargā mūsu ķermeņus no saslimšanas. And then we have carrots, Tad mums ir burkāni. 150 grams of carrots, chopped carrots. 150 grāmi sagriezti burkāni. And it's interesting, when you cut a carrot, if I would chop the carrot, Ziniet, ir ļoti interesanti, kad jūs sagriežat burkānu, when you look at the carrot, what does it look like? kad jūs uzlūkojat burkānu, kā tas izskatās? It looks like the eyeball, doesn't it? Vai tas neizskatās kā sābols? You see what I mean? Jūs It's redzat, like jūs you redzat, ko es circle in domāju? the middle and carrots, they are very good for the eyes. Un burkāni ir ļoti vērtīgi acīm, Because it contains very good amounts of beta-carotene, which is a pro-A vitamin. un tie satur beta-karotīnu, kas ir, which is, The pro-A vitamin, it is what is needed to produce vitamin A. un tad viņi satur šo beta-karotīnu, kas ir nepieciešams, lai saražot A vitamīnu. When you get it from plant sources, then it is in the form of beta-carotene, but the body makes vitamin A out of it. Un, kad mēs to saņemam no augiem, tas ir beta-karotīns, bet ķermenis no tā to pārveido A vitamīnā. And vitamin A is very important for sight, good sight. Un A vitamīns ir ļoti nozīmīgs priekš redzes. And also to prevent against cancer. Tāpat arī tas aizsargā no vēža. Several studies have shown that there is a relationship between good amounts of beta-carotene in your diet and decreased risk of cancer. Un ir vairākas studijas, kas pierāda, ka ir saistības starp pietiekamu beta-karotīnu uzņemšanu un vēža samazināšanās, vēža riska samazināšanos. And then we'll use one onion, Tad mēs lietosim arī vienu sīpolu. and you have different colors for the onion. The one Mums ir that we dažādas had here now krāsas. is red, but you can also use the yellow, white one. Šis, kas man ir šeit, šis ir sarkans. Jūs varat lietot arī citas krāsas sīpolus. And I think it is quite commonly known that the onions, they are also very good in antioxidants. It prevents against colds and so forth. Un ir ļoti labi zināms, ka sīpoli ir tie, kas mūs pasargā, kas ir labi antioksidanti, kas mūs pasargā no saslimšanām, kā saaugstēšanās un tā tālāk. Together with garlic, which is another member of this onion family. Un kopā ar ķiploku, kas arī ir no sīpolu ģimenes. And for the soup, for those of you who like, you can also add 3 cloves of garlic. Un tiem, kam patīk ķiploks, jūs varat pievienot 3 ķiploku daiviņus šai zupai. Smells a little bit, Tas mazliet smaržo, but it's very healthy. bet tas ir ļoti veselīgi. And when you cook it together with other vegetables, Un, kad jūs to cepat, vārat kopā ar pāriem dārziņiem, and especially if you use some parsley, it takes also the smell away from the garlic. un īpaši, kad jūs lietojat pētersīļus, tas paņem prom arī šo garliku, šo ķiploku smaržu. But garlic is powerful both for the immune system. Un ķiploks ir ļoti, ļoti spēcīgs tieši priekš imūnsistēmas So if you're uzlabošanas. about to get a cold, then eat garlic. Un, ja jūs jūtat, ka jūs tā kā tuet, kad jūs sāksiet slimot, tad ēdiet ķiploku. But garlic can also be used as a natural medicine against high blood pressure. Tāpat laikā ķiploks tiek lietots arī kā dabīgā medicīna pret augstu asinsspiedienu. And in that sense, preventing heart and blood vessel diseases. Un šajā nozīmē tas aizsargā mūs no sirds un asinsvadu saslimšanām. So these are the vegetables that we will use for the soup. Tad šie ir dārzeņi, ko mēs lietosim zupas pagatavošanai. And since this is a cream soup, Un par cik šī ir krēma zupa, we will add some milk and cream. But mēs pievienosim kādu pienveidīgu krēmu. instead of using the normal cow's milk and the cow's cream, Bet tā vietā, lai lietotu govs pienu vai krējumu, we will be using the soya rice milk. mēs lietosim sojas rīsu pienu And we will be using the coconut cream. un mēs lietosim kokos eļļu, kokos pienu. Jā. Because when we're talking about nutrition, Jo, kad mēs runājam par uzturvērtību, par uzturu, several modern studies, ir vairākas modernas studijas, ir pētījumi, they indicate that it would be very well for us to avoid animal products if we want to preserve the best health.
pierāda, ka mums vajadzētu izvairīties no The animal products, if we would Yeah, leave out okay. animal products, if we want to preserve the best health. Mums vajadzētu izvairīties tātad no dzīvnieku valsts produktiem, ja mēs vēlamies saglabāt labu veselību. Recently, there was a book that came out that was called the China Study. Nesen iznāca kāda grāmata, kur sauc Ķīnas pētījums. And it's a doctor and a researcher called Colin Campbell that writes about his journey and his experiments in the laboratory and in science. Un tātad šis pētnieks, ārsts, doktors Kolins, viņš arī apraksta savu ceļu un savus pētījumus un to, ko viņš ir pētījis laboratorijās tieši šajā saistībā. And this study that he was actually leading is claimed to be the most extensive study on nutrition ever committed. Un šīs pētījums, ko viņš veic un ko viņš aprakstīja šajā grāmatā, ir uzskat, ka tas ir visplašākais, visvērienīgākais pētījums, kāds ir veikts par uzturu jebkad. And especially he has looked at the relationship between the source and amount of protein and the development of cancer. Un īpaši uzmanību šajā pētījumā viņš pievērs tam, kāda ir saistības starp proteīnu uzņemšanu un proteīna, no kurienes šis proteīns tad nāk, vai tas ir dzīvnieku vai augvalsts proteīns un tā saistība ar vēzi. He actually started out as a farmer, so he was used to producing meat and to producing milk. Un patiesībā viņš uzauga kā fermers, viņš bija rādis pie piena produktiem, pie gaļas. And his studies initially was meant to strengthen the meat and dairy business. Un viņa studijas, viņa šis pētījums patiesībā vadīja uz to, ka tas ietekmē lielā mērā gaļas un piena produktu biznesu. Because they thought that was the quality protein from the animal sources. Jo tika uzskatīts, ka šis ir kvalitatīvs labs proteīns, kas nāk no dzīvnieku valsts. But during his research, he stumbled across certain research that indicated the exact opposite. Bet veicot šo pētījumu, viņš nāca klajā ar slēdzienu, kad tas ir pilnīgi pretēji. And he was brave enough to pursue and to look if this new information that he had gotten hold of was really right. Un viņš bija gan drosmīgs, lai turpinātu šo pētījumu un lai pārliecinātos, vai tas patiešām tā arī ir. And this led to more than 8,000 statistics. Un šis ir novedis pie vairāk kā 8,000 statistikām. And to put it very shortly and very concise, it all pointed in the direction that a plant-based whole foods diet is the best if you want to prevent cancer. Un tas slēdziens, jeb kā mēs varam pateikt dažos vārdos, to, pie kā viņš nonāca, ir, kad augu valstī balstīts, nerafinēts, nepārstarāts uzturs ir vislabākais, ja jūs vēlaties izvairīties no vēža riska. You know, he even said, as he was doing these studies in his laboratory with mice and with rats, he said, I could turn the cancer on and off in those testing animals. Un viņš pat teica, ka šajās laboratorijās, kur viņš veic šos pētījumus ar pelēm un citiem dzīvniekiem, viņš atklāja, ka viņš patiesībā var ieslēgt un izslēgt vēzi šiem dzīvniekiem. Just by the diet I was feeding them, I could turn the cancer on or off. Viņš teica, atkarībā no tā, ar ko es viņu sēdinu, es varu ieslēgt vai izslēgt vēža attīstību viņos. And the protein that he used actually that turned on cancer when it was given in high amounts, it is casein, which is most of the protein that is found in milk. Un tad proteīns, ar ko viņš lietoja barojot šos dzīvniekus, kas varētu teikt, ieslēdz vēzi, bija šis proteīns, kas saucās kaseīns, kas sastāv 86% of the protein in milk is made up of casein. Tad 80% no piena. In normal milk, cow's milk. Normālā, parastā govs piena 80% tad ir kaseīns, kas ir šis proteīns, ko viņš lietoja. So that's why if you want to prevent or help, towards healing of cancer, it's actually the best to cut out the animal products. Un tad, ja jūs vēlaties vai nu pasargāt sev no vēža vai apturēt to, un tad labākais ir izvairīties no piena, no dzīvnieku valsts produktiem diētā. Good. Labi. So, soya and rice and the coconut for the cream in the soup. Tad, lai zupa būtu krēmīga, mēs lietosim sojas un rīsu pienu un
un kokospienu. So we'll use 600 milliliters of the soy milk Un mēs lietosim 600 ml sojas piena and then 4 deciliter of the coconut milk. So 1 liter un altogether. 400 ml kokospienu. Tad kopā tas sanāks 1 litrs. And then to make the soup taste a little nicer, Un, lai zupa garšot mazliet labāk, you can use the vegetable bouillon, jūs varat lietot dārzeņu buljonu, like 1 to 2 tablespoons according to taste. pēc garšas 1 līdz 2 ēdamkarotes. And if you want the soup to be even a little bit more creamy, like rich, Un, ja jūs vēlaties, lai zupa būtu vēl bagātīgāka un vēl krēmīgāka, you can use either a soy cream or you can use a nut cream. jūs varat lietot vai nu sojas krēmu vai arī riekstu krēmu. But I don't know if you can buy the nut creams here, but Tad from es šaubos, vai jūs tādu varat šeit nopirkt, šo riekstu krēmu. cashew nuts, for example, Piemēram, no Indijas riekstiem. you can actually, I make it myself. Es, piemēram, You can gatavoju just to pati. grind them finely Jūs tos smalki sablenderējat, and then mix it together with hot water in a mixer, un tad blenderī vai mikserī samiksējiet ar karstu ūdeni. and then it becomes a white, nice milk. And the more nuts you have in relationship to the water, the more creamy the milk. Un tas kļūst par tādu krēmīgu pienu, un jo vairāk jums ir iekšā šajā produktā, jo tas ir krēmīgāks. And you won't believe it, how much you can use, cashew nuts, the raw cashew nuts, or even the shelled white almonds. They can be used to make milks and creams and cheeses. Jūs pat nevarat iedomāties, kā mēs varam izmantot Indijas riekstus un mandālus un citus riekstus, lai pagatavotu pienus un krēmus un sierus. It's a very exciting journey. Tas ir patiešām aizraujošs ceļojums. Together with my sister, we made a cooking book in Norwegian with experimenting just with plant-based food. It's very Kopā ar savu interesting. māsu mēs izveidojām pavāru grāmatu Norvēģijā, kur mēs eksperimentējām tieši ar augu valsts produktiem. So that's the soup, and you will get to taste it afterwards. Tad šī ir zupa, un jūs to varēsiet nogaršot pēc tam. And you can, for some, on the top, you can use some green dill or some parsley or some breadcrumbs. Un tad, ja jūs vēlaties, jūs varat virsū uzlikt uz zupas kādu dilli vai petersīli vai maizes grauzdiņus. So this is something, this is like a savory dish. Tad šis tāds pamatēdiens. And now I will present to you a sweet dish. Un tagad es vēlos jums prezentēt saldo ēdienu. Because maybe some of us, we have a sweet tooth and we like to have a little snack. And this is a little blueberry cookie. Un tad es jums prezentēšu nelielu meleņu cepumu. And for these blueberry cookies, we will use whole grains, Un šiem meleņu cepumiem mēs lietosim pilngraudu produktus, unrefined grains. kas ir neapstrādāti. And the first one is the quinoa. Un pirmā ir kvinoja. Have you heard about quinoa? Vai jūs esat dzirdējuši par kvinoju? It's not a very common grain. Tā nav ļoti pazīstama, vai ne? But if you take a visit to the health food shop outlets Bet ja jūs afterwards, pēc tam dodaties un apskatiet, you don't have it now, but you can get it, huh? Okay, in the internet shop, quinoa is available. tad šobrīd viņiem nav šajā veikala prezentācijā kvinoja, bet tā ir pieejama internetu veikalā un arī veikalā Rīgā. Quinoa has gained a lot of popularity over the last years. Kvinoja ir iegūst lielu popularitāti pēdējos gados. It is an ancient grain. Tā patiesībā ir ļoti, tas ir sens graudaugs. It actually dates back 3,000–4,000 years. Tas patiesībā tā vēsturi mēs varam meklēt, ja izcelsmi pat 3–4 tūkstoši gadus atpakaļ. And it was used by the Incas. Un to lietoja šie inku indiāņi. And they believed that this was giving the stamina and the strength to their athletes. Un viņi ticēja, ka šis augs dod viņiem spēku. Quinoa has been referred to as a superfood. Un kvinoja bieži vien to uzskata arī par superēdienu. It is very rich in high quality protein. Tieši tādēļ, ka tā ir ļoti bagāta ar augstvērtīgu proteīnu. And contains all the essential amino acids, Un satur visus vajadzīgos aminoācīdus, which is like the Aminoskābes. building blocks in protein. kas ir proteīna tā kā
It's ķieģeļi, no needed kā for tiek, building and repair in our bodies. kas patiesībā ir vajadzīgi, lai būvētu un atjaunot mūsu It's ķermeņus, needed to make šūnas, muscles lai veidot muskuļus and help us be strong. un palīdzētu mums būt stipriem. And it contains all the essential amino acids. Un tad šī kvinoja satur visus šos vajadzīgos aminosīdus, aminoskābes. It has also almost twice as much fiber as many other sorts of grains. Tāpēc laikā tā arī ir gandrīz divreiz vairāk šķiedrvielu kā citiem. And Okay. it is very important for us to have enough fiber in our diet. Un ir ļoti svarīgi, lai mums būtu pietiekami šķiedrvielas mūsu uzturā. You know, what has happened with the modern refining processes? We get the white flour, the white rice, the white pasta. Ziniet, kas ir noticis ar mūsu moderno ēdienu apstrādi? Mēs ēdam baltos miltus, baltos rīsus un tā tālāk. And the fiber is removed. Un šīs šķiedrvielas ir paņemtas prom. And the most important nutrients are removed. Un vissvarīgākās uzturvielas ir paņemtas prom. But in these whole grains, and especially in the ancient types, Bet šajos pilngraudu augos, īpaši šajos senajos, they are very good and rich sources of these important nutrients. tie ir ļoti bagāti un pilni ar šīm svarīgajām barības vielām. We need fiber in order to have a proper digestion, Mums ir vajadzīgs šķiedrvielas, lai mums būtu pareizi laba gremošana, to counteract constipation, when you're not able to pass, when it's just stuffed in your intestines. tad, lai tas arī pret vēdera aizcietējumu, tā ļoti labi darbojās šīs šķiedrvielas. And fiber is also important to prevent heart and blood vessel diseases because it binds the cholesterol and drives it out of the body. Tāpat laikā tas ir ļoti veiksmīgi, ļoti labs arī tieši saistībā ar asinsvadu un sirds un asinsvadu slimībām, jo tas piesaista holesterīnu un izved to no organismu. It's important to counteract diabetes Tas tāpat laikā arī ir nozīmīgs cīņā ar diabētu, because the fiber stabilizes the blood sugar levels. jo šie šķiedrvielas stabilizē cukuru līmeni asinīs, And it gives you a steady energy level. un tas jums nodrošina stabilu enerģijas līmeni. Fibers also help to counteract obesity. Šķiedrvielas tāpat vēl ir ļoti labas, ka viņas tad palīdz cīnīties pret aptaukošanos. It adds bulk and it helps you to have a feeling of satiety, that you're full, that you feel that you're not hungry. It gives a feeling of satiety because it is filling, like with the fibers. Tad when you šīs have šķiedrvielas fibers. ir piepildošas, tās piepilda, tās mums dod sāta sajūtu, un tādēļ mēs arī neapēdam vairāk, kā mums nepieciešams. And quinoa is also rich in minerals like magnesium, Kvinoja ir bagāta ar minerālvielām, kā piemēram magnēzijas, that we already talked about, par ko mēs jau runājām, and iron. un dzels. And we know that if we have a lack of iron, then we get tired and we have a lack of energy in our bodies. Mēs zinām, ja mums pietrūkst dzels, tad mēs esam noguruši, mums trūkst enerģijas. The iron binds the oxygen and brings it to every part of our body, especially to our brain. Dzels arī piesaist skābekli un to izvedā pa visu organismu, īpaši uz smadzenēm. And the quinoa is also rich in B vitamins, which are very important for our nerves and for our skin and our hair. Un kvinoja ir ļoti bagāta arī ar B vitamīniem, kas ir nozīmīgi mūsu nagiem, matiem, ādai. So, and I could go on and on with the Un es list. varētu turpināt šo sarakstu. Very nutritious ancient grain that we Ļoti should use more of. Barībām Quinoa. vielām bagāta senais graudaugs. But then quinoa. we have a more common grain, and that is the oats. Tad mums ir kāda pazīstamāka. Oats, you know. Jūs zināt auzu pārslas, vai ne? Oats is also a very nutritious grain. Use it. Auzas arī ir ļoti pilnvērtīgs produkts, lietojiet to. It has good protein, a good protein level, a quality protein. Tajā ir labs un kvalitatīvs proteīns. It also has good amounts of fiber that we were talking about. Tāpat laikā tam ir arī gan daudz šķiedrvielu, par ko mēs jau runājām. And fiber prevents both cancer and blood vessel disease. Un šīs šķiedrvielas palīdz pret vēzi un sirds un asinsvadu slimībām. Several studies have been done with oats, the fiber of oats. Daudzas pētījumi ir veikti tieši ar auzām. Very good grain. ļoti labs graudaugs. So we'll have 1 cup of quinoa. Mums būs 1 cup, how much is that? 1 cup, like 250 milliliters.
Tad mēs paņemsim vienu glāzi ar kvinoju, kas ir apmēram 250 ml, and 1 cup of the oats. un vienu glāzi ar auzu pārslām. And if you use the big oats, it's good that you can chop them a little bit, so Un they are a little smaller. Ja jūs lietojat šīs lielās auzu pārslas, ir labi, ja jūs tās var nedaudz samalt. Vai. And then we have half a cup of buckwheat flour. Un tad pusglāze kriķu milti. And buckwheat is also a very nutritious grain. Un šī griķi ir patiesībā ļoti pilnvērtīga arī. Buckwheat, it is actually, especially it has been highlighted in connection with weight loss if you want to lose weight. Pētījumos bieži vien pētījumos ir atklāts, ka griķi, viņiem ir tieši saistība ar svara zaudēšanu, jūs vēlaties notievēt. Because it has very few calories. Jo griķos ir ļoti maz kaloriju. But it is rich in protein and fiber. Bet tāpat laikā tie ir bagāti ar proteīnu un kaloriju un šķiedrvielām. It's also diabetes friendly, which is the case with all these grains. It's very important with the whole grains. Tāpat laikā tas arī, varētu teikt, ir draudzīgs diabētam, jo tāpat kā visi šie graudaugi, Decreases the blood pressure. tie samazina asinsspiedienu. So you see, with the whole grain, some of the same good abilities, they are coming back. Un jūs redzat, ka vairākiem no šiem graudaugiem šīs labās vērtības ir līdzīgas, jeb šī iedarbība. Against diabetes, against cancer, diabetes, against heart blood vessel Pret disease. vēzi, pret sirds un asinsvadu saslimšanām. Improves digestion. Uzlabo gremošanu, Help you lose weight. palīdz samazināt svāru, Stabilizes the blood sugar. izlīdzina cukurlīmeni asinīs. And we could go on and on. Un mēs varētu turpināt. And this is why it is so important when we are making our food that we use whole grain products and not just the refined fine white flour. Un tādēļ ļoti svarīgi, kad gatavojot, mēs lietojam pilngraudu augus, kas nav apstrādāti. Then we'll add half a cup of potato flour that will help it to bind together. It's like the starch that will bind it together. Un Half a cup of potato flour. tad mēs lietosim pusglāzi kartupeļu cietas, kartupeļu miltus, And also kas kalpos kā savienojušies, kas sabiezinās. half a cup of coconut flakes or chopped coconuts. Un tad arī pusglāzi koksriekstu pārslas, jeb graudiņus, And half a cup of almonds. un pusglāzi mandalas. You know these ones, almonds? Vai jūs pazīstat mandalas? You know the thing with nuts and seeds in general, it's very good to use it in baking and in cooking. Ziniet, par sēklām un riekstiem kopumā ir tāda īpašība, ka viņus ļoti labi lietot tieši gatavojot ēst. Because nuts and seeds in general, they are rich in the good fats. Jo kopumā rieksti un sēklas, viņi ir bagāti ar šiem labajiem taukiem. The saturated fats, they increase your cholesterol level and your risk of heart and blood vessel disease. Tad šie The saturated fats that you find in animal products, tad they raise the piesātinātās cholesterol. taukskābes, viņas palielina holesterīna līmeni, But the polyunsaturated fats that you find in nuts and seeds, they decrease the cholesterol. bet nepiesātinātās taukskābes, viņas patiesībā samazina holesterīna līmeni. And in that way, they are actually cleansing out the blood vessels and they are helping you to prevent this sickness, which is the #1 killer worldwide. Un šādā veidā viņi attīra asinsvadus un palīdz samazināt šīs slimības risku, kas ir pasaulē numur 1 nāves iemesls - holesterīns. Almonds, they are also very rich in vitamin E, which is a powerful antioxidant. Mandalas tāpat laikā ir arī ļoti bagāts ar E-vitamīnu, kas ir spēcīgs antioksidants. And they are a good source of calcium, which is strengthening your bones. Un tas ir labs avots kalcijam, kas stiprina jūsu kaulus. And maybe you've heard that you should drink milk in order to get your calcium. Varbūt jūs esat dzirdējuši, ka būtu jādzer piens, lai iegūtu jūsu kalciju. And it's true that cow's milk do contain calcium. Un ir patiesība, ka govs pienā ir kalcijs, But the thing is that 60 to 80% of the calcium in milk the body cannot utilize. bet problēma ir tāda, ka 60% apmēram ķermenis nevar patērēt vai uzņemt, izlietot no govs piena.
And in addition, 60% no šī kalcija. when you use animal products, it causes acidity in the body. Un papildus tam, kad jūs lietojat dzīvnieku valsts produktus, tie rada skābu vide organismā. And then the body starts to draw the alkaline minerals from the bones. Un ķermenis, lai to līdzsvarot, ņem šos neitrālos. The alkaline minerals is Tad drawn viņi paņem from the bones šos neitrālos minerālus no. to neutralize this acid environment in the body. Jā, tad viņi tad paņem šos neitrālos minerālus, sarmainos minerālus no kauliem. And so you actually leak or you lose calcium from the bones. Un šādā veidā jūs patiesībā pazaudējat kalciju savos kaulos. So it might actually have the opposite effect from what the advertisement says. Tad patiesībā efekts varētu būt pilnīgi pretējs tam, ko reklāma saka. That's why it is actually better to get the calcium from plant sources like almonds, sesame seeds, green vegetables like kale and spinach and so forth. Tādēļ labāk iegūt kalciju tieši no riekstiem un sēklām, kā mandals un citi. Good. So then we have all the grains and we have the nuts. Tad mums ir graudaugi, mums ir rieksti. And then we'll just add a little bit of taste to it, so a little bit of vanilla. Tad mēs pievienosim nedaudz garšas ar vaniļu. According to taste, how much you would like. Svarīgi, pēc garšas pievienojiet. And if you want a little bit of cinnamon Un, ja jūs vēlaties, pievienojiet nedaudz kanēli and a little bit of sea salt. un nedaudz jūras sāli. So all this is added to the dry ingredients. Tad šis viss, mēs runājam vēl par sausām sastāvdaļām. And Mēs then tās when visas you- savienojam kopā. When you mix all the dry ingredients and you mix the wet ingredients. Un, kad sausās sastāvdaļas samaisītas, jūs samaisat tad šo šķidrumu. And for this we will use the oats milk. Un priekš tā mēs lietosim auzu pienu. So you see there are different alternatives out there. You have rice, soy, you have oats, almond milk. There are different Jūs redzat, ir alternatives. dažādas alternatīvas, tad ir rīsu, sojas, auzu piens un mandaļu piens un tā tālāk. So you use 1 cup or 250 milliliters of oat milk Tad jūs lietojat vienu glāzi šo auzu pienu together with a few dates, like 4 dates or so. kopā ar kādām 4 datelēm. And dates, they are very sweet, right? Un dateles ir ļoti saldas, vai ne? It's a natural sweetener. Tas ir dabīgais saldinātājs. So then you don't need to use sugar. Tad jums nav jālieto cukurs. And this is really a benefit also when it comes to this acidity in the body that we were talking Un about. tas ir ļoti, ļoti labi, kad iet runa par šo skābumu ķermenī, Because sugar is also causing acidity in the body. jo arī cukurs ir atbildīgs par to, ka mūsu ķermeņi ir skāba vide, And it is weakening the immune system. un tas novājina imūnsistēmu, And it is weakening the teeth. un tas novājina zobus, And it is even harmful for our brain. un tas ir pat kaitīgs mūsu smadzenēm. We'll talk about that later. Mēs par to runāsim vēlāk. But that's why it is good to find some natural sweeteners like dates Un tādēļ labi atrast kādus dabīgos saldinātājus, kā piemēram dateles, or like bananas, which is, just a fresh sweet fruit. vai kā piemēram banānus, kas ir svaigs auglis. So we'll use 1 banana as well in the recipe. Mēs pievienosim arī vienu banānu šajā receptē. And then that's all the ingredients that are mixed together and made into small cookies. Un tad viss šie sastāvdaļas ir savienotas kopā un tiek veidot šie mazie cepumiņi. Then on the top of the cookie you can decorate it with a fresh blueberry. Un tad šajā cepumiņā jūs varat ielikt iekšā svaigu meleni. And the blueberries, they look like an eyeball and they are also very good for the eyes. Un šīs melenes izskatās kā atsābols un ir ļoti vērtīgs tieši priekš acīm. Powerful antioxidants, Brīnišķīgs antioksidants. protecting against cancer and other diseases. Aizsargā pret vēzi un citām slimībām. So now we have come to the part of the program where you will actually be able to taste these different recipes. Un mēs esam nonākuši līdz programmas daļai, kur jūs patiesībā varēsiet nogaršot šīs dažādās receptes. So it will just not be just information, but you will be able to taste it for yourself. Tad tā nebūs tikai informācija, bet jūs varēsiet arī nogaršot paši. And you will also get the recipes so that you can make it at home. Un jums arī tiks iedots recepts, tas ir šeit, lai jūs varat pagatavot to pašu mājās.
And on the recipe sheet, you will find the 2 recipes that were presented to you, together with some other recipes as well. Un uz šīs recepšu lapas jūs atradīsiet šīs 2 receptes, par kurām mēs runājam nu pat, kā arī vēl citas receptes. So thank you very much and enjoy. Tad liels paldies jums un izbaudiet. Baudiet. Baudiet. Baudiet.